Visi šķiedru cementa fasādes izstrādājumi tiek uzstādīti pēc ventilējumās apšuvuma sistēmas principa. Tas nozīmē, ka fasādes pamatnē aiz apšuvuma var ieplūst gaiss un pēc tam izplūst laukā pa fasādes sistēmas augšdaļu. Šīs video demonstrē ventilējumās apšuvuma sistēmas principu ar cedralu fasādēm, kas ražotas no šķiedru cementa. Ventilācija ieplūst pamatnē, aiz dēļiem ir jāatstāj vismaz 30 mm spraugu gaisa ventilācijai, ar vismaz 10 mm nepārtrauktu atstarpi gan augšā, gan apakšā. Tādējādi sistēma darbosies ar pilnu cirkulāciju. Gaisa plūsma aiz cedralu dēļiem dod iespēju sistēmai atbrīvoties no mitruma. Šī procesa kavēšana var radīt paaugstinātu mitrumu sistēmā. Ap visiem logiem ir nepieciešama ventilācija, lai samazinātu kondensātu un mitrumu, kas nāk gan no ēkas iekšpuses, gan ārpuses. Nepārtraukta gaisa cirkulācija dobumā darbojas kā papildu aizsargslānis, atbrīvojoties no ūdens, kas varētu ietekmēt pa apšuvuma savienojumiem. Ap visām durvīm ir nepieciešama nepārtraukta gaisa sprauga. Šis princips būtu attiecināms arī uz jebkuru aprīkojumu, kas radītu jebkāda veida aizsprostojumu fasādē. Piemēram, gāzes patēriņa regulēšanas ierīce vai vēja kaste. Gan fasādes dēļu augšā, gan apakšā būtu jāuzstāda cedralu perforētais ventilācijas profils. Tie jāuzstāda pie visām durvīm, palodzēm un logu pārsedzēm. Tie ir īpaši izstrādāti, lai pasargātu no putniem, grauzējiem un daļas kukaiņu, vienlaikus nodrošinot gaisa plūsmu sistēmā. Ar ventilējumā apšuvuma sistēmas palīdzību fasādes apšuvums netiek novietots tieši pret siltumizolāciju vai pamata konstrukciju. To atdala ventilācijas sprauga, kas efektīvi aizsargā siltumizolācijas slāni vai pamata konstrukciju no mitruma, tādējādi nodrošinot ārējo sienu ātru izžūšanu, novēršot kapilāro mitruma nokļūšanu konstrukcijā un samazinot kondensātu un mitrumu. Tā kā siltumizolācija un apšuvums ir konstruktīvi atdalīti, šī pieeja nodrošina aizsardzību arī pret uguni, skaņu, karstumu un laika apstākļiem.